Sveiki visiem, tie, kuri skatās šo video. Es esmu Sarmīta Kauliņa, un šoreiz es pastāstīšu mazliet par aromaterapijas burvīgo iedarbību. Mēs visi zinām, ka ēteriskās eļļas ir ļoti dabisks produkts, un es varētu pat teikt maģisks produkts. Un ja šī ēteriskā eļļa satur visus komponentus, mēs varam saņemt no šīs ēteriskās eļļas ārkārtīgi daudz. Un šoreiz runa būs par psihoemocionālo iedarbību, to, ko mēs varam sajust caur rožu. Un šoreiz šī metode, kuru es mazliet ieskicēšu, ir smaržošana, ēteriskās eļļas smaržošana nevis no pudelītes, ar kuru mēs varam sastapties aromdiagnostikā, aromtestā, bet smaržošana no šāda te papīra gabaliņa, kur ir uzpilināta ēteriskā eļļa. Un tad, kad mēs šādā veidā smaržojam ēterisko eļļu, šeit atverās visi komponenti. Pamazām mēs varam sajust visu šo smaržu gammu, un līdz ar to visas šīs smalkās ēteriskās eļļas molekulas uztver mūsu ožas centrs, ožas receptori, tālāk nonāk mūsu limbiskajā sistēmā, un tālāk šie signāli tiek raidīti uz visu organismu, uz visiem orgāniem. Pirmām kārtām mēs sajūtam tīri emocionāli, un pēc tam mēs sajūtam izmaiņas, kas notiek mūsu organismā. Un šādā veidā mēs varam strādāt ar dažādām emocijām. Un caur emocijām varam dziedināt savu fizisko ķermeni. Ja tevi interesē šī metode, kurā mēs strādājam ar dažādām emocijām, var atnākt strādāt ar vienu konkrētu emociju, piemēram, ar bailēm, ar skumjām, ar prieku, ar jebkuru emociju, ar jebkuru šo te vajadzību, un šīs ēteriskās eļļas parādīs šo ceļu atpakaļ pašam pie sevis, pie šī sava dabiskā līdzsvara, un es vadīšu šo procesu, un process parādīs šo vajadzību, nepieciešamību, kāda ēteriskā eļļa šobrīd būs vislielākais atbalsts, un tas ir ļoti svētīgs darbs ar sevi un ar savu gan psihoemocionālo stāvokli, gan arī ar organisma vispārējo stāvokli. Seans ir 1,5 stundu, un šo seansu var atkārtot vairākas reizes un var iet arvien dziļāk, var strādāt ar dažādām emocijām, var šādā veidā atrast harmoniju, var risināt konkrētu problēmu un nonākt pie šī risinājuma ļoti harmoniski. Jo jāsmaržo būs pēc tam tā ēteriskā eļļa, kura patīk. Un ja patīk, tātad tās ir pozitīvas, patīkamas emocijas, un līdz ar to šis process var notikt harmoniski. Un šī metode ir Francijas aromaterapeitu metode, kuru es arī esmu apguvusi un vēl papildinu zināšanas. Un šī iedarbība ir tik dziļa un es varētu pat teikt unikāla, ka
grūti atrast līdzvērtīgu metodi. Ja tevi tas interesē, tad droši zvani un piesakies, un tiekamies pie manis Lielvārdē kabinetā uz šo te seansu un uzsākam mūsu kopējo sadarbību un galvenais tavu sadarbību ar kādu konkrētu ēterisko eļļu. Uz tikšanos un gaidu zvanu.